Ir 4 lietas, ko Jēzus darīja, lai pārvaldītu stresu. Viņš uzticēja sevi un visu Dievam. 1. Pētera 2:23. Tad, kad viņš tika zaimots un apvainots, viņš neatmaksāja ar zaimiem vai apvainojumiem. Kad viņš cieta un tika ievainots, viņš nedraudēja ar atriebību, bet viņš uzticēja sevi un visu tam, kurš tiesā taisnīgi. Viņš par visu lūdza Dievu. Viņš nereti aizgāja no cilvēkiem un lūdza. Es domāju, ka tad, kad viņš juta pārāk lielu spiedienu, viņš vienkārši aizgāja malā un lūdza. Daudzreiz Bībelē mēs redzam, ka Jēzus tā darīja. Un man ļoti patīk šis punkts. Viņš zināja, kad ir laiks klusēt. Nopietni. Jāņa 14:30 viņš teica saviem mācekļiem, es vairs ilgi ar jums nerunāšu, jo šīs pasaules valdnieks nāk, un viņam nav varas pār mani. Viņš zināja, ka ir pienācis laiks doties uz Jeruzalemi un ciest. Un acīm redzot, viņš zināja, ka tas nav labs laiks, kurā pateikt ko nepareizu. Kad tu esi stresā, tad ir ļoti labi pieņemt lēmumu. Es domāju, ka es labāk paklusēšu.